nāk mūsu bērnu dārzā arī krievalodīgie bērniņi, kuri arī ļoti ātri apgūst latviešu valodu, un šogad mēs arī esam iesnieguši uz programmas licencēšanu bērniem ar speciālām vajadzībām. Paldies, un tagad informācijas par projektu vadītāju un Labklājības ministrijas sociālās politikas departamentu Gundeļu Jūteni. Paldies, kas ir atnākuši Kuklā Kukā. Man pēdējās dienas vairāk ir nācies strādāt kā šīs vienlīdzīga iespēja tēmas advokātei, nevis kā projektu vadītājai, ņemot vērā šo pacelto ažiotāžu. Es domāju, ka tas ir pozitīvi. Katrā ziņā diskusijas raisās un katrs var noformulēt savu viedokli. Katrā ziņā Labklājības ministrijas vārdā es pasakos par veiksmīgu sadarbību finansiālu atbalstu Ziemeļu ministru padomē. Paldies tulkotāji Ingai Mežrāpei par fantastisku tulkojumu, manuprāt, kā arī projektā iesaistītiem sadarbības partneriem no Izglītības un zinātnes ministrijas, no Valsts izglītības satura centra un par drosmi Ķekavas novada bērndārzam Vitīti, kurš piekrita piedalīties mūsu pilotu projektā. Projekta ilgums ir šis gads no 12. gada sākuma līdz beigām, un projekts notiek vienlaicīgi gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan Latvijā. Mēs esam tikuši nedaudz tālāk kā Igauni un lietuviešu kolēģi, kuri vēl joprojām nav izdevuši šo grāmatu metodisko materiālu. Finansējums ir 6430 lati šim projektam, un doto brīdi ir izdots un iespiestas 500 grāmatas un 500 metodiskie materiāli. Tas ir paredzēts skolotājiem darbam ar bērniem un ar šo grāmatu. Un, lai nomierinātu sakarsušos prātus, es varu teikt, ka šī grāmata negrasās pārveidot nevienu par cita dzimuma pārstāvu. Tas nav par dzimumu identitātes maiņu vai vēl trakāk par dzimumu maiņu. Nav. Šī grāmata ir par sociālām lomām. Arī dzimuma līdztiesības jautājumi ir principā par sociālo dzimumu. Jo latviešu valodā ir ļoti grūti iztulkot šo terminu, kas ir angliski gender, kas attiecās uz sociālo dzimumu. Uz latviski principā tā ir dzimta, nevis dzimums. Mums ir tendence šo terminu jaukt ar fizioloģisko vai bioloģisko dzimumu. Šeit nav runa par bioloģisko dzimumu, ne par sieviešu, ne par vīriešu, ne par zēnu, ne par meiteni. Mēs nevienu negrasamies pārveidot. Ne zēns par meitenēm, ne meitenes par zēniem. Tā kā varu jūs nomierināt. Šis nav tā, šī projekta mērķis tas nav. Lai jūs vēl nomierinātu vēl vairāk, es aicinu jūs paskatīties video rolīti, kā Ķekavas bērndārzs strādā šiem jautājumiem. Mums ir klāt šeit audzinātāji no grupiņas, kurām mēs filmējām, un pārliecināties, ka tiešām šie jautājumi, tas ir normāls, dabīgs process, kā bērniem strādāt, un ļaut viņiem piedāvāt iespējas pamēģināt gan vienu, gan otru dzimumu sociālo lomu. Varbūt mēs varam, lai mēs redzētu. Marka tu tur tiksi. Es jau sapratu, ka tas neko nav. Mazie putniņi, zēni un meitenes ir vienlīdzīgi, un zēni un meitenes var spēlēties tur, ko grib, un darīt arī tās pašas lietas, ko zēni, ko meitenes visu kopā. Un šī grāmata tiešām ir būtīgs materiāls, ko var izdalīt visiem dārziņiem. Šī grāmata tiešām interesē bērnus, un viņi palīdz saprast to, kādi mēs visi esam vienlīdzīgi, un kad mēs visi varam visu darīt kopā. Vai jūs gribat zināt, kādas gudras lietas mēs šodien mācīsimies? Gribat. Tad nāciet un pievienojieties mums. Diena, kad Rūta bija Rihards. Un to, kad Rūta bija Rihards, es jums arī izlasīšu. Klausāmies uzmanīgi, jo es jums jautāšu jautājumus. Jāminēts? Tētis un Rūta steidzas uz bērnu dārzu. Tētis visu laiku grib ar viņu skrieties. Parasti viņš tā dara tikai ar Jēkabu. Tā ir jautra rotene. Bērndārzā
vai zēni un meitenes dosies ekskursijā atsevišķi. Zēni dosies uz rotaļu laukumu rāpulēties, un meitenes apskatīs skaistas rotas lietas un kāda kroļus kādā pilī. Tomēr šodien rotaļu brauciens uz pili nesanāk. Pēkšņi izrādās, ka viņa dosies uz rotaļu laukumu kopā ar zēniem. Sakiet, lūdzu, mīļie bērni, par ko tad bija šī grāmatiņa? Par ko šis stāsts bija? Ieraudzīt, drāsi ieraudzīt, kur pamodās. Bet puisīts bija puisīts? Vai tā bija meitenīte? Un kā šo meitenīti sauca? Rūta. Tagad mēs visi uz piegasdomu piecelsimies un sastāsimies vienā čūskiņā. Klusiņām. Mēs ejam pa kalniem un pa lejām, mēs ejam. Tur spilveni istabā būs brīnumi. Un mēs pamēģināsim un pierādīsim, ka visus darbiņus var darīt visi. Jā? Mēs visi esam pārvērtušies par celtniekiem. Burvju būveris ir uzbūrs lielus klučus. Un katrs paņem pa vienam klucītim, lūdzu. Nu, re, arī meitenēm un zēniem nav krāsu jādala. Meitenēm sarkanā vai zēniem zilā. Meitenes un zēni var ņemt savu mīļāko krāsu. Un mēs visi draudzīgi pēc kārtas, nevis kopā, celsim māju, klucītis pie klucīša, lai iznāku viducītim namiņš jauks, jā? Man ir viens klucītis, jā? Nāk Artūriņš, nāc pievieno vēl, un nāk Elīzīte pievieno savu klucīti klāt. Kā tu vēlies? Nu, nāc Pepī, paskatīsimies, kur tu esi savu klucīti. Nu, re. Lūdzu, nāc Martīni. Nu, re, Marta arī sanāk. Nāc. Jūs redzat, cik daudz mums skaista māja sanāk. Līviņu, lūdzu. Re, tu kā īsts draugs. Jā, kolēģis palīdzi. Lūdzu. Mums ir sanākusi burvīga, daudzstāvu māja. Mēs pierādījām, ka ne tikai zēni var būt celtnieki, vai ne? Pepī, arī meitenes var būt celtnieki, vai ne? Super mums sanāca. Bet tagad iejāsim lelītes ar Aijā Žūžu, ja? Sarunāts? Ejam visi apkārt spilventiņiem. Aijā Žūžu vāčā bērni, Aijā Žūžu, te kaināmi kaiņāmi, Žūžu, žū. Te kaināmi kaiņāmi, Žūžu, žū. Lelītes ir aizmirušas. Mīļie bērni un meitenes, mūsu ceļojums uz Burvju zemi ir galā. Jebkurš var darīt, jebkuru darbu, nav nozīmes, vai tu esi zēns vai meitene. Tev viss ir pa spēkam, un to pierāda šī grāmatiņa, vai ne? Mēs šodien daudz ko iemācījāmies un daudz ko izsecinājām, ja? Paldies par jauko stundu! Paldies grāmatas autoriem. Šī grāmata tiešām ir ļoti labs materiāls. Jautājumiem, komentāriem. Sanāk, pirms šī projekta bērnētā bija meiteņu bērnu turīši, meitenes nelaiž celties no pučiem par kādiem. Bet kas ir mainījis šīs grāmatas? Principā es varbūt tieši vārdu Marika arī jau patīk uz kods izmēģināt šo izlasīšo grāmatu un iesaistīties šajā projektā. Es arī priecājos par to, ka man bija tik tāda iespēja, jo man bija nācies strādāt arī tādā iestādē, kāds
10 gadus atpakaļ, kad meitenes un zēni tika krasi sadalīti. Tātad meitenēm tikai leģu stūrītes, zēniem tikai celtniecības materiāls, meitenēm tikai mājturība, zēniem tikai darbs ar naglām, jā, un tā tālāk. Tāpēc šīs materiāls, es jau tā pirms tā strādāju, nedalot zēnus un meitenes. Un šis materiāls tikai apliecināja to, ka tiešām es virzos uz priekšu un daru pareizi, un arī man daudz kolēģi piekritīs. Šis ir kā palīga līdzeklis, jo, diemžēl, man tā liekas, daudzos dārzņos ir arī vecā tipa audzinātāji, kuriem tomēr iekšā, dziļi tomēr ir tā drusku sadalīšana. Varbūt tas nav tik krasi kā agrāk, bet, ir palīgs. Es piedalījos un piekritu tāpēc, ka es gribu parādīt arī pārējiem kolēģiem, ka tomēr gan zēni, gan meitenes mēs visus vārām un visus protam, un arī, kad zēniem un meitenēm nerastos kompleksi, jā, tas pats, kāpēc es arī piedalos, tāpēc, ka es daudz esmu redzējis, ka vecāki atnāk pakaļ bērniem, un tētis pēkšņi raudošam dēlam saka, klausies, beidz man kaunā dzīt, tu taču esi puika, un puikas nero. Protams, nākamajā dienā atnāk noteikti maziņš kautiņš, es iesaistos, un tad tas viens puikas saka, bet ko tu raudi, ka es tev iesu, tu taču esi zēni, bet zēni neraud, tētis kā teica. Tas ir apliecinājums, ka tomēr mēs paši arī tā uzskatām, jā, un tāpēc mēs kā pedagogi mēs varam palīdzēt, vai ne? Mēs varam palīdzēt gan vecākiem, gan arī bērniem, saprast to, ka arī zēni raud, meitenes raud, arī meitenes var strādāt zēnu darbus, un arī zēni var strādāt tos pašu meiteņu darbus. Tikai tāpēc, un man tā liekas šis grāmatiņas burvīgs līdzeklis tiešām apliecinājums tam. Bet puikas taču neraud. Jautājums. Es sākāt ar ļoti personisku stāstu. Es gribu vecāt, vai tajā brīdī, kad jūs saņēmāt šo ģimenes zīmējumu, kurā jūs nebijāt, jums nemirkli neienāca prātā, un padomāt, kādēļ jūs tur neesat. Varbūt jūs tiešām saviem bērniem, saviem puikām, esat tik maz bijusi, ka viņi jūs ir mazām kārtām neredz. Nevis tādēļ, ka ir kādi stereotipi par puišiem un veču kompāniju. Jā, stereotipi vecumā par sieviešu vīru. Kur es to veikšu? Ko tu te atnāk? Izvēle, ko jauns cilvēks būtu noteikti dzimuma īpatsvars noteiktās profesionālajās grupās. Kad tā būtu, piemēram, tāda statistika pašnība, bērnu vecumā. Līdz ar to runāt par to, ka šādu stereotipu atražošanu Latvijas sabiedrībā nepastāv mēs nevaram. Ir, protams, arī jomas, kur mēs esam labāki nekā Eiropā kopumā, piemēram, sieviešu pārstāvniecībā, uzņēmumu valdēs, kur, teiksim, virkne Eiropas valstu domā par nepieciešamību noteikti kvotas, lai sieviešu pārstāvniecību tiktu nodrošināt Latvijā, tā nav problēma. Bet, ja mēs tā izņemtu, ka patās uz ielas un paskatītos, kas mums brauc pie tramvaja, trolēbus, autobusu stūrēm, ja mēs aizbrauctu uz Latvijas Vīnieri un paskatītos, kas tur strādā, tad tur būtu šie stereotipi. Un viņi tā īstenībā jūs uzskatāt? Es uzskatu, ka stereotipu atražošana notiek nevien tādās izmēramās izvēlēs kā profesijas vai izglītība vai noteikti